Uz redzēšanos! Sveicināti laipni lūgt raidījumā InnoNation. Es esmu jūsu vadītāja Lina Vlahmeira un paldies, ka pievienojāties. Tagad kā būtu, ja jūsu kafija un pat sastāvdaļas jūsu ēdienā tiktu audzētas laboratorijā? Izraēlas uzņēmumi izmanto biotehnoloģijas un mākslīgo intelektu, lai radītu pārtiku molekulārā līmenī, pārvietojot ražošanu no saimniecībām uz laboratorijām. Šovakar runāsim par biotehnoloģijām, bet vispirms mūsu galvenās ziņas. Visa sarkanvīna zinātne, bet bez vīna. Bioharvest Sciences izstrādā vīnogu savienojumus bez alkohola, cukura vai lauksaimniecības. Izraēlas spēcīgais šekelis rada papildus spiedienu eksportētājiem tieši laikā, kad lielākie tehnoloģiju uzņēmumi samazina tūkstošiem darba vietu un pārstrukturējas mākslīgā intelekta laikmetam. Un pēc ziņojuma, kurā Meta tika apsūdzēta par slepenu sejas atpazīšanas pievienošanu savām viedajām brillēm, Marka Zukerberga uzņēmums tagad ir izdzēsis šo sistēmu. Tagad kā būtu, ja lauksaimniecības nākotne vispār nebūtu saistīta ar laukiem? Izraēlas biotehnoloģiju uzņēmums audzē vērtīgas augu izcelsmes sastāvdaļas bioreaktoros, cenšoties mainīt veidu, kā mēs ražojam veselības, uztura un pat farmaceitiskos produktus. Izmantojot tikai nelielu daļu zemes un ūdens, kas nepieciešama tradicionālajai lauksaimniecībai. Lai uzzinātu vairāk, man tagad pievienojas Bioharvest izpilddirektors Zaki Rehavs. Zaki Rehav, liels paldies, ka šodien pievienojāties man. Jūs būtībā audzējat augu savienojumus. Vai jūs joprojām audzējat arī pašus augus laboratorijā, vai arī koncentrējaties tikai uz molekulas iegūšanu? Nē, mēs neaudzējam nekādus augus, mēs neko neaudzējam. Mēs paņemam sākotnējās šūnas, paņemam tās no auga, un pēc tam augu vairs nekad neredzam. Mēs būtībā audzējam tikai tās produktīvās šūnas, kas rada tos vērtīgos savienojumus, kurus mēs meklējam. Mēs esam tas, ko Hipokrāts teica apmēram pirms 2000 gadu. Lai ēdiens ir tava zāle un zāles ir tavs ēdiens. Tātad mūsu mākslīgā intelekta iespējas apvienojumā ar programmējamo bioloģiju ļauj mums patiešām iegūt no dabas visvērtīgākos savienojumus un padarīt tos spēcīgākus, pieejamākus un vienmērīgākus. Atkal neizmantojot ne kripatiņu, zemes vai kaut ko tam līdzīgu, un izmantojot tikai niecīgu daļu no nepieciešamās elektrības, ūdens vai zemes. Vai jūs varat man pastāstīt, cik ļoti izmaksas tiek samazinātas un cik daudz ūdens tiek ietaupīts? Kāda ir šī procesa ietekme uz vidi? Tā ir apmēram 100-kārtīgi atšķirīga. Tas ir aptuveni 100 reizes mazāk elektrības, zemes vai ūdens, kas nepieciešams tādam pašam sastāvdaļu daudzumam. Tātad mēs salīdzinām vienādas lietas. Mēs skatāmies, cik daudz vīnogu man būtu bijis nepieciešams, cik daudz vīna dārza, cik daudz zemes, cik daudz ūdens un cik daudz elektrības. Salīdzinot ar tādu pašu saražoto sastāvdaļu daudzumu, tas ir aptuveni 100 reižu mazāk. Tātad, kā jūs plānojat palielināt savu ražošanu? Jo mums ir arī citas kompānijas visā pasaulē, kas mēģina darīt to pašu, ko jūs. Bet kā ir iespējams palielināt jūsu produktu apjomu tā, lai samazinātu izmaksas un padarītu to patiešām veiksmīgu? Tātad mēs esam izstrādājuši patentētu platformu, kas izmanto mākslīgo intelektu, automatizāciju, datorreci un programmējamo bioloģiju. Mēs pavadījām 15 gadus, lai pilnveidot šo platformu, un tieši tāpēc mēs varam aptvert vairākas nozares. Mēs esam ļoti konkurētspējīgi cenu ziņā. Līdz šim mēs neesam redzējuši neko tādā mērogā, kādā mēs ražojam. Tā ir mēroga spēle, un mēs ceram, ka mūsu konkurenti būs spiesti skriet mums pakaļ. Kad viņi izdarīs to, ko mēs darām šodien, mēs jau būsim tikuši tālāk un darīsim to aptuveni 10-kārt labāk. Bet, kā jau teicu, mēs izmantojam programmējamo bioloģiju, mākslīgo intelektu un datorredzi. Un mums ir izcilākie šūnu biologi, kas dienu un nakti pilnveido mūsu darbu. Un mēs koncentrējamies tikai uz augu šūnām. Tā ir arī viena no mūsu stiprajām pusēm – saglabāt fokusu uz augiem. Tātad pastāsti man par saviem produktiem, jo, cik es saprotu, jūs koncentrējaties uz šo vīnogu veselības uzturbagātinātāju. Kas tas ir? Tad tas patiesībā ir tikai viens produkts no daudziem, ko mēs izstrādājam.
Mūsu pamatā ir platformas tehnoloģija, bet ļaujiet man uz brīdi pievērsties Vīnijai. Vīnija ir šī produkta komerciālais nosaukums. Tas ir lielisks piemērs tam, ko mēs saucam par precīzo botāniku. Tā ir sarkano vīnogu šūnu bāzes kompozīcija. Starp citu, tas ir iedvesmots no franču paradoksa, kas ir novērojums, ka franči saglabā labu sirds un asinsvadu veselību. Neizskatoties uz bagātīgo uzturu, šī priekšrocība ir saistīta ar polifenoliem, kas atrodami sarkanajās vīnogās un sarkanvīnā. Tātad, ko mēs darām? Mēs faktiski audzējam šūnas, kas satur augstu šo polifenolu koncentrāciju. Viens no tiem ir labi zināmais resveratrols, un mēs ar saviem bioreaktoriem spējam šo daudzumu palielināt, tāpēc mēs iegūstam nepieciešamo apjomu, un vienā kapsulā, kas satur 400 mg šī pulvera, tas atbilst 1000 vīnogām. Jums būtu jāpēd 1000 vīnogu ar visu cukuru vai jāizdzer vesela pudele vīna, lai iegūtu to pašu, ko jūs saņemat vienā kapsulā, ko lietojat katru dienu. Un bez šī produkta mums ir arī citi produkti, kurus mēs izstrādājam dažādās jomās, ne tikai uzturbagātinātāju nozarē. Jo jūs arī skatāties uz paplašināšanos pārtikas jomā nākotnē, vai arī jūs koncentrēsieties tikai uz veselības uzturbagātinātājiem? Nē, mēs esam arī pārtikas nozarē, es domāju. Mēs darbojamies gan pārtikas, gan farmācijas, gan smaržu jomā. Mums vienlaikus notiek vairāk projektu. Pārtikas jomā mums ir 2 saldinātāji, kurus mēs izstrādājam sadarbībā ar vienu no lielākajiem saldinātāju uzņēmumiem Tate & Lyle. Viņi atrodas apvienotajā Karalistē un ASV. Mēs izstrādājam 2 molekulas viņiem. Mēs izstrādājam molekulu smaržai, kas ir $15 miljārdu tirgus gadā. Un mēs izstrādājam arī safrāna molekulu, kas būs paredzēta gan pārtikai, gan nutraceitiskiem produktiem. Safrāns ir viena no sastāvdaļām, ko kulinārijā izmanto, un tā ir viena no dārgākajām, no kurām 90% audzē Irānā. Tātad šajā gadījumā ir arī ģeopolitiski jautājumi. Un tāpēc mēs spējam ražot safrānu un pārdot to gan uzturbagātinātāju jomā, gan arī pārtikas nozarē. BioHarvest izpilddirektors Zaki Rehaus, paldies, ka šodien bijāt kopā ar mani. Paldies, ka uzaicinājāt mani. Paldies! Tagad mēs paliekam laboratorijā, jo šeit jaunu uzņēmumu valstī kaut kas briest šokolādes un kafijas pasaulē. Globālajai sasilšanai postot lietus mežus, kakao un kafijas pupiņu audzētāji visā pasaulē paliek bez resursiem. I24 News angļu valodas raidījuma vadītāja un korespondente Emīlija Francisa apmeklē 2 uzņēmumus, kur tiek radīts garšīgs un izmaksu ziņā efektīvs risinājums, vienlaikus kārdinot mūsu garšas kārpiņas. Vai vēlaties šokolādi? Paldies! 9 no 10 cilvēkiem pasaulē ir kāre pēc šokolādes. Mana mamma vienmēr teica, ka dzīve ir kā šokolādes konfekšu kaste. Tu nekad nezini, ko dabūsi. Tomēr kakao draud izzušana. Līdz 2050 gadam vairāk nekā 50% kakao lauksaimniecības zemju klimata pārmaiņu dēļ vairs nebūs piemērotas ražošanai. Lai gan 5000 gadus vecā pupiņa radusies Amazonas lietus mežos, un ciltis to sauca par dievu ēdienu. Mūsdienās apmēram 80% pasaules kakao ražo Rietumāfrikā. Lietusmeži izžūst satraucoši strauji, un ilgais nogurdinošais pārvadāšanas un pārstrādes process atstāja patērētājus neapmierinātus. Problēma ir tajā, kā kakao tiek audzēts mūsdienās. Daudzas no šīm vērtīgajām vielām tiek atšķaidītas kakao pārstrādes procesā. Tiek zaudēts ļoti daudz šo bioaktīvo vielu. Inovatīvais Izraēlas jaunuzņēmums Kokomoto cenšas atjaunot kakao pupiņu, vienlaikus kārdinot mūsu garšas kārpiņas. Tā vietā, lai audzētu kakao koku dabā 6 vai 7 gadus un beigās izmantotu tikai pupiņu, mēs sakām, ka tas nav jādara. Mēs varam veikt vietējo ražošanu. Jūs varat novietot kakao augu jebkur pasaulē, ārpus ekvatora, ļoti tuvu esošajām rūpnīcām, kas jau ražo. Pluri ir viena no lielākajām šūnu pavērošanas platformām pasaulē. Mēs vienkārši zinām, kā pavēros šūnas. Tas ir tas, kas mums patīk darīt.
Šeik Haifā bāzētajā biotehnoloģiju uzņēmumā Pluri šie bioreaktori imitē dabas vides apstākļus. Un tas ir tā labi, tātad šis ir kā dabas zinības stunda. Mēs ievietojam šūnas šajā traukā, un tad notiek barotnes perfūzija. Barotne ir tas ēdiens, kas šūnām nepieciešams, lai tās varētu ēst. Mēs barojam šūnas ar šo kondicionēto barotni. Tas pats attiecas uz kafiju. Kofīšā ir vēl viens jaunu uzņēmums, kur šī patentētā šūnu pavairošanas tehnoloģija arī turpina no tās vietas, kur daba apstājas. Mūsu process ilgspējas ziņā ir daudz efektīvāks salīdzinot ar standarta lauksaimniecību, kur nepieciešams milzīgs ūdens daudzums. Starp citu, katra izdzertā espreso tasīte prasa 140 litrus ūdens. Tas, ko mēs izstrādājam, ir izcinājums, kas ļauj ražot kafiju tādā veidā, kas apiet visas šīs problēmas. Esošais ilgais un energoietilpīgais process arī iztukšo mūsu bankas kontus. Tas būtiski palielināja kopējo pieprasījumu pēc kafijas, un no piedāvājuma puses mums ir problēmas, kas kļūst arvien nopietnākas. Tātad pieprasījums pieaug, piedāvājums samazinās. Kafija ir prece, ar kuru tirgojas biržā. Patiesībā pēdējo 5 gadu laikā jūs redzat milzīgu cenu pieaugumu, kā arī augstu svārstīgumu. Tagad mūsu kausi var piepildīties ik pēc 3 nedēļām. No vienas sistēmas gadā mēs varēsim saražot kafijas daudzumu, kas ir ekvivalents vairāk nekā 500 000 kafijas augu. Šis ir mūsu produkts. Šī ir uz šūnām balstīta, žāvēta uz šūnām balstīta kafija. Ko jūs šeit redzat, tas ir pulvera veidā. Kafijas grauzdējuma un pagatavošanas veidi ir degustētāja izvēle. Un pierādījums tam ir mūsu rīta kafijas tase. Jā, tas smaržo labi citādi. Jā. Tas ir saldāks. Jā. Saldāks smarža. Pareizi. Mans deguns darbojas. Turklāt tas palīdz iztraicēt oglekļa pēdas nospiedumu uz mūsu planētas. Viens no jautājumiem, ko mums ir uzdevuši, ir, vai jūs dosieties, vai jūsu tehnoloģija aizstās tradicionālās un esošās kafijas plantācijas, lauksaimniekus un lauksaimniecību? Un atbilde ir pilnīgi nē. Emīlija Francisa tur. Tagad pārējot no biotehnoloģijām un Holivudas uz sociālajiem mēdījiem. Jauna mākslīgā intelekta rīku paudze maina to, kā tiek veidoti vizuālie stāsti. Tādas platformas kā Kadabra izmanto ģeneratīvo mākslīgo intelektu, lai pārvērstu tekstu kinematogrāfiskās ainās, raisot jautājumus par pašu filmu veidošanas nākotni. Lai uzzinātu vairāk, man tagad pievienojas Maitovs Salahs. Jūs esat Kadabra dibinātājs. Paldies, ka šodien pievienojāties man. Skatītājiem mājās, ar ko tieši jūs nodarbojaties? Sveiki, mani sauc Maitovs Salahs. Es esmu no Izraēlas un es izveidoju Kadabra mākslīgā intelekta platformu, kas ļauj ikvienam radīt, izmantojot tikai savu iztēli. Ar šo platformu viņi var pārvērst jebkuru iztēli reālā, dzīvā video. Tātad ik viens to var izmantot? Ik viens to var izmantot. Tā ir veidota cilvēkiem, kuri vēlas izmantot mākslīgo intelektu un radīt paši. Tā ir platforma, kas apvieno vislabākos mākslīgā intelekta modeļus vienu vietu. Bet varat minēt kādu lietotāju, kurš ir izveidojis kaut ko tādu, kas jums īpaši palika atmiņā? Jā, man ir. Jā, man ir viena radītāja, kura vienmēr vēlējās izveidot bērnu filmu, un viņai visas ainas bija prātā, bet viņa pati to nespēja izveidot. Tāpēc viņi to izveidoja ar Kadabru. Piemēram, šajā filmā mēs redzam, kā lācis kāpj augšā pa logu. Tas ir patiešām skaists 2 minūtes garš darbs, kas pilnībā tika izveidots Kadabrā. Tad kā jūs tiekat galā ar autortiesībām? Modeļi ar to tiek galā, mēs tikai nodrošinam rīkus. Mēs tikai nodrošinam rīkus un cilvēki zina, ko sagaidīt. Viņi raksta dzejoļus, kas ir patiešām precīzi un neizmanto neko tādu, ko nevajadzētu. Filmu veidošanas nākotne bez šaubām. Maitovs Salahs, jūs esat Kadabra dibinātājs. Liels paldies, ka šodien bijāt kopā ar mums. Liels paldies jums!
Tagad Izraēlas ekonomika turpina pārspēt gaidīto. Neskatoties uz gandrīz 2 gadiem, patiesībā jau gandrīz 3 gadiem kara un pieaugušu finansiālo spiedienu uz daudzām mājsaimniecībām, šekels ir strauji pieaudzis attiecībā pret dolāru, izraisot bažas eksportētāju vidū un pat Izraēlas bankas iejaukšanos. Tas, kas šķiet kā spēka pazīme, rada arī jaunus izaicinājumus. Izraēlas šekelis strauji pieaug. Valūta pēdējos mēnešos ir ievērojami nostiprinājusies, pateicoties investoru uzticībai un Izraēlas ekonomikas noturībai, neskatoties uz vairāku mēnešu ilgu konfliktu. Šis stiprums ir kļuvis tik izteikts, ka Izraēlas banka nesen pirmoreiz vairāku gadu laikā iejaucās valūtas tirgos, pērkot ārvalstu valūtu, lai mēģinātu palēņināt šekela kāpumu. Taču svarīgākais nav pati iejaukšanās. Ekonomika ir tik spēcīga, augsto tehnoloģiju lokomotīva ir tik jaudīga, ka viss notiek labi. Šis spēks palīdz atbalstīt šekeli, taču ne visi no tā gūst labumu. Spēcīga valūta nozīmē, ka eksportētāji par katru ārzemēs nopelnīto dolāru vai eiro saņem mazāk šekeļu, kas samazina peļņu un padara Izraēlas preces dārgākas starptautiskajos tirgos. Ražotāji ir brīdinājuši, ka ja šī tendence turpināsies, tā var kaitēt konkurētspējai un ietekmēt ekonomisko izaugsmi. Tikmēr daudzas Izraēlas mājsaimniecības joprojām izjūt kara radītās finansiālās sekas. Nesenie pētījumi liecina, ka aptuveni katrs 3. izraēlietis ir pieredzējis ienākumu samazināšanos. Ģimenēm cenšoties tikt galā ar augstākām izmaksām, nenoteiktību un ilgstošo konflikta ekonomisko ietekmi. Un, lai gan centrālā banka var mēģināt ietekmēt valūtas virzību, daži ekonomisti uzskata, ka galavārds tomēr pieder tirgus spēkiem. Jūs varat īslaicīgi spēlēties ar valūtu. Ilgtermiņā tirgi tomēr uzvarēs. Pašlaik spēcīgais šekels sūta pārliecības vēstījumu par Izraēlas ekonomiku. Jautājums ir, vai šis spēks turpinās veicināt izaugsmi, vai kļūs par nastu eksportētājiem un ģimenēm, kas jau ir zem spiediena. Šekela kāpums var būt investoru uzticības apliecinājums, taču ekonomisti saka, ka politikas veidotājiem būs rūpīgi jālīdzsvaro šīs uzticības saglabāšana un uzņēmumu aizsardzība, kas paļaujās uz pārdošanu ārvalstīs. Tātad spēcīga ekonomika, jā, bet tieši šis pats spēcīgais šekels rada spiedienu uz Izraēlas tehnoloģiju nozari, jo tiek likvidēti tūkstošiem darba vietu un uzņēmumi steidz pielāgoties mākslīgā intelekta laikmetam. Nikola Zedeka ziņo. Izraēlas tehnoloģiju uzņēmumi saskars ar jaunu atlaišanu vilni, taču tas, ko mēs šeit redzam, varētu būt daudz lielāka mēroga. Dramatiska pārmaiņa tajā, kā tiek veidota Izraēlas tehnoloģiju nozara. Daži no valsts pazīstamākajiem uzņēmumiem šobrīd samazina darbinieku skaitu un pārstrukturējas ap mākslīgo intelektu. Galvenais virsraksts šeit ir Viks. Jā, Izraēlas tīmekļa viekņu veidošanas gigants. Viņi atlaiž apmēram 1000 darbinieku. Tas ir 20% no viņu globālā darba spēka uzņēmumam, kas pastāv jau 20 gadus. Iemesls ir divējāds. No vienas puses, tas patiesībā ir saistīts ar spēcīgo šekeli. Tā kā šekelis stiprinās attiecībā pret dolāru, Izraēlā bāzētās algas un darbības izmaksas uzņēmumam, kas lielāko daļu ieņēmumu gūst dolāros, patiesībā kļūst dārgāks. Un no otras puses, Viks izpilddirektors sacīja, ka mākslīgais intelekts piespiež uzņēmumu kļūt ātrākam, efektīvākam un ar plakanāku struktūru. Un, lai gan tas pēdējā laikā varētu būt viens no galvenajiem virsrakstiem, Viks nav vienīgais uzņēmums, kas cieš zaudējumus. Finanšu tehnoloģiju uzņēmums Rapid pārstrukturējas un liek mākslīgo intelektu savas darbības centrā, kā arī pēc ziņām Amdocs gatavojas samazināt 10% no saviem darbiniekiem visā pasaulē. Tas varētu ietekmēt 3000 darbinieku, 100 no viņiem atrodas šeit, Izraēlā. Taču ne tikai šie lielie uzņēmumi cieš zaudējumus, arī daži mazāk zinām uzņēmumi šobrīd izjūt grūtības. Patiesībā AI21, labs jaunuzņēmums, kas tika izcelts tieši šeit, Inovāciju nācijā, pēc jaunākajām ziņām gatavojas samazināt 60% no sava personāla, lai pārorientētu uzmanību uz savu Maestro mākslīgā intelekta aģentu platformu. Tagad mēs redzam kopējo ainu. Šie Izraēlas tehnoloģiju uzņēmumi tiek spiesti no abām pusēm. No vienas puses šeit mums ir šekela vērtības pieaugums. Izraēlas spēcīgā valūta kaitē eksportētājiem, un daudz izdevumi ir šekeļus, kamēr ieņēmumi nāk dolāros. Un no otras puses – mākslīgais intelekts. Šie uzņēmumi ir spiediena priekšā pierādīt, ka tie var ieviest mākslīgo intelektu, lai samazinātu darbības apjomus un darbinieku skaitu.
Tātad kopējā aina ir tāda, ka mākslīgā intelekta revolūcija jau varētu ietekmēt tehnoloģiju nozari, un mēs varētu redzēt dažas no šīm lielajām pārmaiņām. Bet jautājums ir, vai tās ir īstermiņa izmaksas, vai arī Izraēlas tehnoloģija nozara patiešām maina veidu, kā tā ilgtermiņā veido šos uzņēmumus no iekšienes. Tas ir kaut kas, ko mums būs jāturpina uzraudzīt. Tālāk. Ukrainas kaujas lauks ir kļuvis par laboratoriju dažām no pasaulē vismodernākajām dronu tehnoloģijām. Tagad, pēc tam, kad drons šķērsoja Latvijas gaisa telpu, Baltijas valsts meklē atbildes šajos kara laika jauninājumos. Tā kā droni kļūs par vienu no noteicošajiem mūsdienu kara ieročiem, valstis visā Eiropā meklē jaunus veidus, kā aizsargāt savu gaisa telpu. Šīs pārmaiņas bija redzamas Latvijā, kur franču iznīcinātājs notrieca dronu, kas bija iekļuvis valsts gaisa telpā no Krievijas puses. Taču amatpersonas norāda, ka paļauties uz dārgiem iznīcinātājiem un raķetēm, lai pārtvertu lētus dronus, nav ilgtermiņa risinājums. Tas ir ļoti neracionāli. Tas ir ļoti neracionāls veids, kā notriekt dronus ar militāro iznīcinātāju, ņemot vērā raķešu izmaksas un visas papildu izmaksas, kas ar to saistīts. Ir ļoti labi, ka mums ir šādas spējas, un mēs pierādām, ka šīs spējas darbojas gan Igaunijā, gan Latvijā. Taču turpmāk šāds risinājums nav pietiekams. Tāpēc Latvija pašlaik liek uzsvaru uz dronu vienošanos. Šī ir būtiska sadarbības vienošanās ar Ukrainu, kas pašlaik ir vienīgā valsts pasaulē, kas ir pierādījusi, ka spēj notriekt dronus ar visaugstāko precizitāti un tehniskajām spējām. Tā ir Ukraina, neviens cits. Ukrainas karš ir pātrinājis lētāku un efektīvāku pretdronu tehnoloģiju attīstību, sākot no radioelektroniskās cīņas sistēmām līdz specializētiem dronu pārtvērējiem. Tagad šie kaujas lauka jauninājumi piesaista uzmanību visā Eiropā, un Latvija cenšas ciešāk sadarboties ar Ukrainu, jo NATO dalībvalstis pielāgojas jaunai gaisa draudu ērai. Dronu iebrukums ir jaunākais atgādinājums, ka militāro spēku izaicinājums vairs nav tikai naidīgu dronu atklāšana, bet gan pieejamu veidu atrašana, kā tos apturēt. Tagad pievēršamies dažiem internetā populāriem tehnoloģiju jaunumiem. Vai cilvēks, kuru satiekat uz ielas, varētu uzreiz zināt, kas jūs esat? Jauns ziņojums vēsta, ka Meta klusi pievienojas sejas atpazīšanas kodus programmatūrai, kas saistīta ar tās viedajām brillēm, atjaunojot bažas par nākotni, kur mākslīgā intelekta vadīta novērošana kļūst par ikdienas dzīves sastāvdaļu. Lai uzzinātu vairāk, man tagad pievienojas 24 News korespondente Džodija Nicanovica. Džodija, paldies, ka šodien pievienojies man. Ko tu vari pastāstīt par šo funkciju, ko Meta pievienoja savām viedajām brillēm? Tad pagaidām, acīm redzot, tas vēl nevar paveikt daudz, jo Meta atteicās komentēt šo ziņojumu. Un acīm redzot, klusi izdzēs šo funkciju no Meta AI lietotnes, kas vada šīs brilles. Bet ir diezgan biedējoši domāt, ka ejot pa ielu, tu iespējams vari identificēt cilvēkus un iegūt informāciju par viņiem reāla laikā. Tas rada diezgan lielas bažas privātuma ekspertiem. Es domāju, mēs esam pieraduši pie kamerām visur, bet doma, ka kāds, kurš iet tev garām, varētu uzreiz zināt, kas tu esi, ir nedaudz satraucoša. Un fakts, ka viņi atsakās to komentēt, varbūt ir vēl satraucošāks. Un arī tas, ka ziņojums tikko tika publicēts, un pēc tam viņi to uzreiz izdzēsa. Nākamajā dienā tas ir pazudis. Jā, tas ir tā, it kā tu atzīsti savu vainu. Jā, bet kā viņi to izdarīja tad? Jo viņi vienkārši pārskata visus sociālos tīklus un tad var identificēt cilvēku pēc sejas sociālo tīklu profilos. Jā, šķiet, ka tas ir kaut kas tāds. Bet es domāju, ka tas vēl ir diezgan tālu. Ja viņi arī plāno pievienot kaut ko tādu, tas nav nekas, par ko mums būtu jāuztraucas tuvākajā nākotnē. Labi, un ir saņemts jauninājumu, ko mēs varam sagaidīt? Jā, tātad Apple drīz rīkos savu pasaules izstrādātāju konferenci. Un viens no visvairāk apspriestajiem jauninājumiem ir Siri uzlabojums. Siri, kā mēs zinām, lielākoties cenšas palīdzēt, bet jā, tā neko nedara. Ne? Tas nav lieliski. Es patiesībā esmu to pilnībā izslēgusi. Es to nevēlos. Tas nekad nestrādā. Es to nevēlos. Jā. Tātad Apple ir sācis pārveidot Siri par asistentu, kas spēj labāk palīdzēt, saprast kontekstu, veikt uzdevumus un dabiskāk integrēties dažādās lietotnēs un pakalpojumos uz iPhone, iPad, Mac un citām ierīcēm. Un jaunā pārveidotā Siri patiesībā izmantos Google Gemini mākslīgo intelektu, lai padarītu to lietotājiem draudzīgāku
un lai tā tiešām darbotos, ja tā var teikt. Ir arī ziņojumi, ka būs atsevišķa Siri lietotne, kas ir līdzīga kā ChatGPT, Gemini un Claude. Saraksts turpinās. Tāpēc cerams, ka tas kļūs par to personīgo mākslīgā intelekta asistentu, kuru mēs visi tik ļoti vēlamies. Un visbeidzot, ir tendence, ka tehnoloģiju uzņēmumi patiesībā izmanto tehnoloģijas, lai palīdzētu mums attālināties no tehnoloģijām. Kā tas darbojas? Jā, izrādās, ka Silīcija ielai tagad vēlētos, lai mēs vairāk noliekam savus telefonus malā. Ir viens jauns uzņēmums, ko sauc par Board, kas, cik saprotu, ir spēļu dēls, kas var mainīties atkarībā no tā, kādu spēli vēlaties spēlēt. Un tas ir vērsts uz klātienes spēlēm un sociālām pieredzēm, kā arī cilvēku sapulcināšanu kopā, nevis uz telefoniem. Un ir vēl viena lieta, kas ir diezgan interesanta, ko sauc par cyberdeck. Tādā veidā cilvēki tagad veido datorus, kurus viņi vēlētos izmantot, lai dotos ārā, nevis palikt iekšā. Un tie kā retro datori un paštaisīti projekti. Un tie mudina lietotājus patiešām doties ārā un sēdēt uz zāles ar savu datoru kopā ar citiem cilvēkiem. Ak, viss mūsdienās kļūst tik sarežģīts. Tagad mums pat ir vajadzīga tehnoloģija, kas mums pasaka, ka mums jāiet ārā. Bet ar to pašu tehnoloģiju, ko viņi izstrādā un attīsta, nē. Tur vienmēr ir iesaistīta nauda. Es vienmēr domāju, jā, mūs apmāna. Jā, tieši tā. Labi, Džodija Nicanoviča, I24 News korespondente, paldies, ka bija kopā ar mani šodien. Paldies! Jā. Un tas arī viss, kam šodien mums pietika laika. Es esmu jūsu vadītāja Lina Vlahneiere. Pievienojieties mums nākamnedēļ jaunā Kin Innovation sērijā. Paldies, ka skatījāties, un lai jums lieliska diena, lai kur jūs arī atrastos no Telavivas.